manējās pēc austrumu astroloģijas, tas ir koka pūķa gads. Koks vienmēr ir saistīts ar augšanu. Tas ir tas brīdis, kad zīlīti iekrīt smiltīs, pāršķeļās un asniņš izlaužās ārā. Tā kā viņš ir izlauzies, tad vienmēr tā tad ir skaidrs, ka ir jāattīstās. Tā kā ir bijis iepriekš nevar, ir jābūt kaut kam jaunam. Tas ir, tā kā tagad pašlaik ir rudens viss novīst, bet tā ideja tāda, viņš jau nekur nenovīst, viņš paliek saknēs iekšā. Un atkal pavasarī dzīs no jauna ārā. Pūķis, tas ir viens ļoti, ļoti fantastisks zvērs. Ķīnā pūķis ir ļoti labs. Visi vienmēr cenšas, lai bērns ir dzimis pūķa gadā, vismaz tur pūķa stundā vai pūķa dienā un tā tālāk. Jo pūķis, tas ir kaut kāds fantastiskās laimes simbols, apmēram tā. Un principā, ja cilvēkam ir pūķis kartē, tad, ja viņš nav slinks, tad viņam ir, fantastisks iespējas, tas vienkārši ir jāizmanto. Pūķis ir tie, kas ir dzimuši aprīlī. Drusciņi tā kā aprīļa. Sākums līdz māja sākumam. Kā pūķis ir pavasarzvērs un trešais. Pirmais zvērs vienmēr uzsāk to lēcienu, tīģeru gads ir lēcējs. Tur uzsīts, ak vai, ko mēs darīsim, ak vai mums kādas emocijas. Un pūķis saka tā, viss, aizlecām, pārdzīvojām, un tagad veči un dāmas, kaut kas ir jādara, visu šito te, viņš ir jātransformē. Un tāpēc, kam ir pūķis, viņi māk, citi vienkārši bļauj, ak vai, kas tur notiek, bet ar pūķi cilvēks vienmēr māk transformēt. Kāda jēga no šitā visa? Un tāpēc arī nākošais gads būs tāds, pietiek bļaut, pietiek, kaut ko bezjēgā vienkārši tur šausmināties vai tur, es nezinu, bezjēdzīgi arī priecāties, ja? Kaut ko daram. Tā kā pēc manējā tas būs ļoti fantastisks gads tiem, kas darīs. Tas arī ir jautājums. Jā, tad par veidisko astroloģiju Džoitišā. Šeit ir diezgan daudz paralēļu ar to, ko saka par ķīniešu, no ķīniešu viedokļa. Jā, pašlaik, tak novembra beigās, Rahu ieies zivī. Jā, klasiski tas ir zodiaka nobeigums, bet Rahu Ketu, šis demoniskās grāhas, ir tās, kas visu laiku uzstās retrogrādi, un viņām zivs Rahu, mūsu vēlmes, mūsu alkas, mūsu ambīcijas, arī ilūzijas, uzsāk 18,5 gadu ciklu. Tas ir viens. Un viņi tikko izgāja no auna, kas ir aktīvs spontāns darbības laiks. Jā, tas, un principā tas, un ieiet zivi pārvalda Jupīters, garīgais skolotājs, jā, tāds, kurš liek visu izvērtēt, izanalizēt, meklēt likuma sakarības, kā jau garīgais skolotājs, kā tā. Un tad, ja mēs auna laikā, kamēr bija tikko iepriekšējais gads, iepriekšējais pusotru gads, daudz ko saražojām, sastrādājām, sataisījām, tad šis gads, 24. kad visu laiku Rahu sēž pie Jupītera, mūsu domas enerģijas ir jābūt veltīts uz Jupītera domām. Tātad garīgā mācīšanās noteikti. Un noteikti tas, ko mēs tikko sadarījām, tā izvērtēšana, tā izanalizēšana un secinājumu izdarīšana. Un šajā gadā, 24. gads, no viena viedokļa viņš ir ļoti viltīgs. Viņš ļaus visām lietām notikt. Pie Jupītera. Jupīters ļauj notikt. Rahu ir mūsu alkas vēlmes, viņš ļaus viņus realizēt. Ja mēs būsim izvērtējuši, kas ir pareizi, kas nepareizi, kas atbilst manai būtībai, manam liktenim, dažādi mēs to varam sēkt, vai maniem dzīves uzdevumiem, ja mēs tā to realizēsim, viss ir ļoti labi. Bet viņš ļaus mums iekrist ar ilūzijās. Un tur ir un tā ir tā lamata. Jo pēc tam, pusotru gadu vēlāk, 25. gadā, tā zivī, tur vērtēšanas analīzes vietā ieies Saturns. Ja mēs būsim visu pareizi izvērtējuši, Saturns teica, malacis, ej uz priekšu. Ja tu te tagad būsi sataisījis kaut kādas kļūdas, ziepes, tad Saturns cirtīs un diezgan smagi 25. gada otrā puse, 26. viņš sāks var cirst diezgan jau smagi. Bet tā galvenā būtība tad izvērtēt nākošu gadu. Kas ir manas kļūdas? Ko es izdarīju pareizi, ko nepareizi? Ja es pieļauju kļūdu, nav problēma. 24. gadā labojiet kļūdas. Tā vērtēšana būs vēlāk. Bet galvenais ieklausieties sevi. Kas ir jūsu dzīves uzdevumi un dariet to? Arī atcerieties, ja jūs pēkšņi atlaiž no darba vai saslimāt, nevajag jau ļaunot, kad vainot
priekšnieks tas sliktais, viņš man atlaid no darba. Meklējiet to iemeslu, kāpēc mani atlaid no darba. Varbūt, ka man tajā darbā nemaz vairs nevajag strādāt. Ja vienmēr meklēsiet garīgos iemeslus, ko grib Jupīters, tad Jupīters nostāsies jūsu pusē un aizstāvēs un dos iespējas. Ja jūs nostāsiet, pasaule slikta, visi slikti, kaimiņi slikti, vīrs slikti, sieva slikta, bērni slikti, priekšnieks slikti, jūs to pastiprināt dabūsiet 25. 26. gadā. Es esmu mazliet skarba. Kā Saturns? Jā, es analizēju globālos notikumus, ņemot vērā planētu stāvokļus un lielie debesu spēlētāji un tālās planētas ir sastājušās ļoti negantās pozīcijās jau kādus, viņas nekad nav absolūti ideālās pozīcijās, bet jau vairākus gadus ir sastājušās stipri negantos stāvokļos, ko mēs arī redzam. Koronas laiks, kari, revolūcijas, teritoriju pārdale. Un, diemžēl teikšu tā, ka lielos mērogos ies vēl karstāk pasaulē. Tas saistās ar urāna revolucionāriem stāvokļiem, tas saistās ar Plutona transformācijām. Diemžēl mēs pieredzēsim karus, revolūcijas un dažādus globālus konfliktus, veidosies jaunas savienības, vecās varbūt izjuks, teritorijas pāries citos īpašumos. Šajā kontekstā man bieži vien prasa par Latviju. Jau kopš tā laika, kopš 14. gada, kad tika anektēta Krima, man laik pa laikam uzdod draugu paziņas jautājumu, vai Dievs nedod Latvijā neienāk zaļie cilvēciņi. Labā ziņa ir tāda, ka atbilstoši mūsu valsts horoskopam, ar kuru kartēm arī es strādāju, šādas tendences neparādās. Bet es negribētu teikt, ka Latvijai viss ir ideāli. Latvijas horoskopu kartē, pēc manas sistēmas es strādāju rietumu tādā klasiskā, vienkāršā velo vienādo māju sistēmā. Pēc manas sistēmas Latvijai gada cikli mainās maijā. Un gan šajā ciklā, kas tagad rit no 23. gada, arī 24. gada sākums, un arī turpmāk 24. gads un vēl līdz 25. gada pavasarim, Latvijas horoskopā ir spēcīga bloķējoša Saturna ietekme. Tās nozīmē, ka daudzi procesi notiks ļoti lēni, caur grūtībām. Latvijas horoskops vispār ir sarežģīts, mūsu valsts kartē ir iekodēta pretrunas starp varu un tautu. Mūsu valsts dibināšanas brīdim ir tuvu bijis pilnmēnesis, kas arī, protams, ietekmē šo attieksmi pret tautu, tautas noskaņojumu, tautas emocijas. Tā kā Latviju uzplaukums vai kāds uzrāviens tuvākajos gados, es esmu skatījusies arī laikam tālāk 25. gadu, bet šobrīd runāsim pār 24. Uzrāviens negaida mūs, bet Latvijā ir ļoti jauki dziedāt, dejot, izcelties ar prātu, ar intelektu, tas ir mūsu arī pamathoroskopu kartē. Un mēs skatāmies tagad, mēs skatāmies šos te ciklus, kas mums iet tā kā 24. gada sākums, tālāk 24. gada jau otro pusi, tad radošajām lietām šeit mums ir jaukas kombinācijas. Tā kā mums ir jaukas kombinācijas, kas saistās ar trešo māju, ar zināšanām, ar izglītību, ar zinātnes attīstību. Šeit, protams, ir jautājums viens, ko mums iedod zvaigznes, un otrs ir, ko izdara tie, kas ir pie varas. Bet ir vēl viena labā ziņa, ka mums katram ir sava astroloģiskā karta. Mēs, protams, nevaram ietekmēt šos globālos procesus, kas var izpausties. To, ko mēs varētu sajust virtuālās naudas, pastiprinātu bīdīšanu. Ir jau Eiropas centrālā banka pieņēmusi laikam pirms 2 gadiem lēmumu. Ar urānu saistītās kombinācijas arī par to liecina, ka šī virtuālā nauda varētu kļūt aktuāla. Dažādas banku tehnoloģijas, kas no vienas puses ir forši, bet no otras puses, kā mēs tam pieejam. Labā ziņa ir tāda, ka mums katram ir savs horoskops, sava astroloģiskā karte. Ja mēs nevaram ietekmēt globālos procesus, tad mēs tomēr varam dzīvot atbilstoši savām zvaigznēm. Mēs varam kustināt tās labās lietas, kas ir mūsu horoskopā.
tās, kas ir sliktās lietas, tās mēģināt apiet vai izrullēt kaut kā šīs situācijas. Un vēl viena laba ziņa, kas attiecas uz visiem, ir nelabvēlīgie planētu retrogrādie stāvokļi, kas rada piņķerēšanos, dažādas problēmas. Tad 24. gadā mīlestības, arī naudas planēta Venēra, nebūs nelabvēlīgajā retrogrādajā stāvoklī. Tas nozīmē, ka mums tiek iedots kāds bonusiņš mīlestības lietās, cerams arī naudas lietās. Jā, kā jau es teicu, tas ir Rahu. Rahu ir demons, un viņš ieiet Jupitera teritorijā. Garīgums, reliģiskās prakses, garīgās zināšanas. Jā, Rahu mūsu vēlmes alkas, mūsu ilūzijas, un ja mēs vēl saņemam slikts atspūst, tad tur vēl mūsu ego. Un tagad tas ir jautājums, kā mēs norealizēsim savus vēlmes alkas, reliģiskos jautājumus, jo Jupiters pastiprina uzreiz reliģisko jautājumu klātbūtni. Un tas ir Rahu. Rahu, kas vienmēr rada hausu. Un tas viennozīmīgi nozīmē to, ka 24. gads, vēl 25. gada sākums, pat pirmā puse, šis pusotra gads ir konfliktu sāsināšanās, tādu konfliktu sāsināšanās, kuru bāze ir reliģija. Jā, tās var būt karadarbības, ne obligāti vienmēr karadarbības, bet vienalga kaut vai konfesiju, konflikti savstarpējie. Ja? Tieši tā, tie uzreiz var saprast, mana reliģija pareizā, es zinu, kā vajag, šitā ir jādara, un jums visiem tam tā jāsako. Sludināšana un viltus sludināšana, kā reiz arī ļoti saistās ar Rahu darbību. Un ir vēl viena lieta, Rahu vēl var provocēt dažādu viltus praviešu parādīšanās. Tas ir ilūzijas. Rahu ir skolotājs, kas grib, lai mēs redzam, kas ir ilūzija un kas ir patiesība. Viņš piespēlēs viltus sludinātājus, un lai mēs mācītos atpazīt viņu. Ja mēs atpazīsim, viss kārtībā, neiekritīsim, nebūs problēma, bet mēs varam viņā iekrist, un pēc tam tās ciešanas būs ļoti, ļoti sāpīgas. Rahu par to parūpēsies, lai tās ciešanas būtu sāpīgas, lai tu nākošreiz neiekristu viltus sludinātāju lamatās. Jā, viltus sludinātāju parādīšanās ir ļoti, ļoti gaidāta. Jā, viltus mācību parādīšanās visticamāk ir jau un būs vēl. Plus arī migrācijas tēma joprojām būs aktuāla un būs periodi, kad viņa aktivizējas. It sevišķi tās ir periodos, kad Jupiters kļūst negants un Jupiters ieņem retrogrādo stāvokli. Es šo tēmu esmu pētījusi pastiprināti. Un tā tiešām ir, tā kā nākamā gada laikā mēs arī piedzīvosim patvērumu meklētāju pieplūdumu. Joprojām gan Eiropā, gan, cerams, Latvijā mazāk, bet arī. Drusciņi atkāpšos apakaļ par to, ka sabiedriskā ēdināšanā negāja, teiksim, tajā žurkas gadā. Kad sākās Covid, bija žurkas gads. Jo, ko jūs varat gribēt? Metāla žurka ir pašā apakšā. Tas ir dziļā ūdenī, dziļā tumsā. Restorāna biznesa, tas ir uguns, tas ir gaisma, tas ir prieks, tas ir cept un vārīt, un tur taču viss karstumā notiek. Kā tur var iet biznesam? Kāpēc rullē viņu pieminētājiem? Tāpēc, ka žurka ir izdevīguma. Žurka sēž savā apakšā un domā, tam ir tas, tam ir šitas. Viņa ir loģistikas guru. Pūķis draudzējas ar žurku. Un tagad veidojas arī, teiksim, ja ir žurkas, viņa veido šis te tandēts. Žurka, teiksim, zina tos variantus, kur, ko, kas ar ko un tā tālāk, ja? Bet viņai īsti nav tas, žuciņa maziņa, ja? Bet pūķim ir tas grandiozas spēks, un, teiksim, šajā tandēmā viņa uzreiz, tad iesim uz turieni. Uzreiz tā kā divas draudzenes, viena zina, un otra ir tās spējas, teiksim, to transformēt, visu šo te informāciju. Labi veiksies, ja ir pērtiķis kartē, jo pērtiķis ir, teiksim, tāda trešā draudzene šajā te tandēmiņa trijotnē. Viņš ir tieši tas, davai lecam, jo varbūt tā, ka žurka ir tā informācija, ir, bet viņa tā kā, sēž savā aliņā un tā īsti nezin. Pūķis viņai saka, es zinu to, kā to visu tavu informāciju transformēt, ejam, daram. Un tad atnāk trešā, jūs vēl te sēžat, jā? Es zinu virzienu, kurā ir jāiet. Tātad šie te, ja ir kartē gadā, mēnesī vai dienā, stundā žurka, pērtiķis un atnākošais pūķis, teiksim, jā, tad viņi veidos, viņi, teiksim, zinās, kur kas ir. Tātad tie būs arī tādi ieguvēji.
Bet principā pāries, restorānu biznesa vispār varēs rulēt tagad, jo no nākošā gada sākas tas 20 gadu uguns periods, kad to varētu vispār salīdzināt ar katram tam periodam, lai būtu vieglāk, teiksim, mācīties un lai vieglāk būtu paskaidrot cilvēkiem, tad ir iedots tā kā ģimenes locekļa tēls. Un uguns ir vidējā meita, tā ir tāda ugunīga draiskula, viņa vairs nav, teiksim tā, viņa vairs nav mazais bērns, kurai mamma tur aiz rociņas un aizliedz, un tad viņa niķojās un krīt gar zem un visu kaut ko salauž un tādā veidā, ja, un tad, kad viņa ir priecīga, un tad visi, kad viņa dod, ka tik mazulītim būtu labi. Viņa nav arī tā kā vecākā meita, ja, kura tikai, mīlēs vai nemīlēs, tāda pārdzīvojuma varā, ja, kas ir, teiksim, būs vai nebūs, šitas vai tas, ja. Viņa ir, teiksim, viņai nav nekādas problēmas, viņa ir pa vidu. Ja viņai patīk priecāties, tad viņa iet uz restorānu, paņem kūks un sasauc draudzenes un dara to visu. Ja viņai patīk, lai viss ir ātri, fiksi. Dodiet man jaunās tehnoloģijas. Visi, kam ir tātad jaunās tehnoloģijas, rulēs, tāpēc, ka šai tā meitenei, viņa ir uguns, viņa ir sarkanā klētā, balvas klētā, dodiet, es visu gribu ātri. Tad viss, kas saistīts ar šo te uguni, arī karis sprādzienu un tā tālāk, tajā tēmā viss ietilpst iekšā, ja? Bet viss notiek ātri. Pozitīvi tas, kad arī ātri atklāsies visādi sliktie un ļaunie, ja? Jo, teiksim, tas sliktais ļaunos kaut kur pazemē, viņš tur ir apakšā un tā tālāk, un tagad uguns, viņi tā kā pilnīgi izceļ ārā, šita te viss tas ir, vai ne? Tāpēc, lai ko jūs, galvenais ir dariet, ja jūs darīsiet un kļūdīsieties, pasaka, es kļūdījos, tas viss ir cilvēcīgi, ja? Tā kā, jo puķītis tiešām liks darīt daudz, mēģinās transformēt, un tas ir, man liekas, ļoti skaisti, ka cilvēks darot, viņš var kļūdīties, ja, un tikai tā viņš mācās. Ja viņš nav kļūdījies, tas ir super, vienkārši super, mēs esam attīstījušies, vai ne? Tie, kas darīs ugunīgi, uguns ir sirds. Tie, kas no sirds darīs, nevis tāpēc, ka tā jādara, un mamma teica, ja, tas vispār nerūlēs vairāk nekā galīgi. Tikai tas, kas tev patīk, tas, kas no sirds, tas, kas godīgi, tas, kas atklāti, tiem veiksies. Tie, kas mēģinās pa vecam, vecais vispār nestrādā vairāk. Jā, arī izdevēja darbībā žurnāli, grāmatas ir diezgan nopietni jāpārskata savas darbības veidi. Tas nozīmē tieši to, mums ir arī vairāk jāpārskata tehnoloģija ieviešana, un ka tradicionālais žurnāls no vāka līdz vārknām lasāmais ir ļoti cienījams un laba lieta, viņš jau nekur nepazudīs, bet tomēr viss tas cits modernās metodikas veidi, žurnālu un grāmatu veidi ar vien vairāk un vairāk konkurēs un graus nost to tradicionālo žurnālu. Tas to nozīmē, jā. Jā, piebilst par darīšanu. Tas, ko Andris jau teica par gada sākumu, tad lieliem darbiem būtu labvēlīgāks laiks līdz apmēram aprīļa vidum saistībā ar Jupiteru stāvokli. Pēc tam sāks retrogrādais Merkurs, un vēl viss kaut kas. Tā kā darītājiem der gada sākums. Vajadzētu strādāt radoši, jo Neptūns zivīs vēlas radošas domas lidojumu, un arī eksaktās lietās mēs varam būt radoši. Un, jā, tehnoloģijas, protams, tehnoloģijas izmantot labiem darbiem, var gadīties, ka viņas tiek izmantotas arī netik labiem darbiem, bet savu biznesu pakārtot tehnoloģiju attīstībai, tas būtu ļoti svētīgi. Runājam pašlaik, runāsim arī pēc tam gudras lietas, bet, teiksim tā, lai tu to visas gudrās lietas dzirdētu un zinātu arī uz priekšu, tad ērtāk būtu nevis klausoties mūs, bet abonējot Spīganu tajā un lasīt tajā laikā, kad tev ir izdevīgi. Tātad abonējiet un attiecīgā laikā zinās visu. Abonējiet Spīganu, būs daudz interesantas tikšanās, un mēs būsim vienmēr jūsu mājās. Abonējiet Spīganu, jo redzat, Spīgana drukātā veidā ir rakstītais vārds, tas, ko mēs šeit runājam, ir runātais vārds, tās ir dažādas lietas. Rakstītais vārds vienmēr paliek jums klāt. Tā, kad gribat atgriezties pie kādas sev svarīgas tēmas, jums ir no plauktiņa tas žurnāls, ko paņemt.
ja viņš jums ir mājās, ja esat abonējuši. Nu, ko vēl teikt par puķi? Puķis principā ir pilns pārsteigumiem, jo, ja jūs skatāties 12 austrumu zvērus, visus 11, jūs redzat gan vistu kūtī, gan suņu būdā, gan kaķis guļas dīvāna, bet puķis ir kaut kas fantastisks. Un tāpēc gaidiet pārsteigums nākošā gadā.